Kaut arī brīžiem vizuāli spēle patīkami pārsteidz, tad vēlāk Avatar Frontiers of Pandora kļūst tik garlaicīga un apnicīga, ka beigās es spēli izdzēsu. Avatar Frontiers of Pandora manās acīs neliekas pēc Far Cry kopijas, bet gan pēc atsevišķas jaunas spēles. Taču dziļi kodolā tā ir atsauce uz to, piemēram, jāieņem identiskā stilā ienaidnieku teritorijas. Kārtējā misija, ko pildi, jāatkārto viens un tas pats. Nokļūstu tur, mani sagaida pretinieka bāze, iznīcina to, uzlauž sistēmu un tā neskaitāmas reizes kā ir līdz kaklam. Es vairs negribu to darīt. Esmu to darījis un atkārtojis līdz nelabumam Far Cry un citās spēlēs. Citiem vārdiem, misijas spēlē drausmīgi klišisks un neko jaunu nepiedāvā, bet kaitinoši atkārto vienu un to pašu. Turpretī man ļoti patīk šaut ar ieročiem. Es nevaru pielikt ieroci tuvāk acī, bet tikai vēdera attālumā. Un man tas saistīja, jo efektu un animācijas, kad šauju, atšķiras no pārējām pirmās personas šaušanas spēlēm. Tādēļ šaut Avatar Frontiers of Pandora ir salīdzinoši patīkami, kā arī šaujamieroču un bultu skaņas nav sliktas. Bet cīnīties ar eksoskeletiem, kurā ir cilvēki, ir galīgi garām. Tos ir savādi šaut, tie dīvaini pārvietojas, un viņu mākslīgais intelekts ir vēl dumjāks par lakāts apaviem. Pretinieki nav pa liku roku ņemami, jo viņi spēcīgi un precīzi šauj, tādēļ spēlē var just izaicinājumu, bet ne tādu, kas rada gandarījumu sajūtu. Vēl man patīk skriešana. Vairāk nekā lidot ar pūķveidīgu radību. Skriet pa mežiem, lēkāt pa kokiem, kāpelēt pa kalniem ir ērti un forši. Redzēt īpatnējus kokus, augus, upi, dzīvnieks ir interesanti. Sajūst dabu spēlē ir unikāli, bet diemžēl ar laiku tā mistērija zud, jo vēlāk man redzētais vairs nespēja uzrunāt. Interesanti ir vākt resursi. Nav tā, ka tas ar ko īpatnē izceļas, bet dažiem labumiem, kas jāsavāc, ir izveidot speciāla mehānika. Proti, man jāpaņem rokā tas labums, jākustina tā, lai to mazāk sabojātu un jānorauj nost. Tā pieeja resursu vākšanai ir kaut kas man nebijis. Pirmajās stundās Avatar Frontiers of Pandora grafiski mani pamatīgi pārsteidza. Visvairāk tas bija pašā sākumā, kad tiku laukā no slētām telpām un nonācu dabā. Tādu mežu, tik dziļu biezokņu citās video spēlēs neesmu manījis. Man mute bija vaļā. Diemžēl, jo ilgāk spēlēju, jo vairāk vizuāli spēle vairs neabrīnoja, jo tas mežs, ko redzēju sākumā, turpmāko tik iespaidīgi neuzgāja. Tomēr ir vietas, kas turpinās abrīnot ar vidas skaistumu, bet tādu momentu ir maz. Arī stāsts nav diezko aizraujošs. Man nekas nerūpēja, dialogi neaizķēra. Katra personāža, ko satiku, ir bezpersoniski un nerada nekādu saikni. Man vienkārši viss šķita vienaldzīgs un neviens tēls nav palicis prātā. Rodas sajūta, ka viņi ir tur tikai tāpēc, lai dotu nākamo uzdevumu, kas jāizpilda. Spēle savas tehniskās funkcijas pilda labi. Nelikās, ka kaut kas nav līdz galam noslīpēts, izņemot vietām savāda ēna un tālumā lidojošie objekti raustās. Šur tur lietām tekstūras izplūdušas, bet viss pārējais ir salīdzinoši labi izstrādāts. Man vairs nav ko diži piebilst par Avatar Frontiers of Pandora, izņemot vietām solīdo grafiku un retus momentus, kurus tīkam piedzīvot, bet viss pārējais ir garlaicīgs. Es neatminos, kad pēdējo reizi spēle man ir radījis tik lielu tukšumu sirdī, ka pilnībā vēlos beigt to spēlēt un ātrāk izdzēst. Now name her. She has made herself yours.